Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņa laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm, par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 14. sērija. 1940. gads. Kauja par Angliju, filmzvaigžņu ietekme uz dāmām, padomju ultimāts Latvijai, Francija tiek okupēta, premjers Ulmanis iesniedz demisiju prezidentam Ulmanim. 13. martā Ziemas karš ir beidzies. Dārgi tas ir maksājis varonīgajai Somu tautai, bet mierlīgums ar Padomju Savienību Somu acīs maksā vēl dārgāk. Teritorijas ziņā vien tiek atņemta 10. daļa. Valsts prezidents Kiestī Kallio, parakstot miera līgumu, izmisumā iesaucas, lai pazūd tā roka, kas spēja parakstīt šo papīru. Un patiesi, pēc īsa laika trieka paralizē prezidenta labo roku, bet galvenais, lai arī ar kādiem upuriem Somi ir nosargājuši savu neatkarību. Vācijā Fīrers izdomājis viltību. Pirms uzbrukt Francijai izdarīt blakus manevru, okupēt Dāniju un Norvēģiju, lai izveidot tur bāzes un radītu draudus Angļu flotei. Domāts darīts, un aprīlī abas valstis ir okupētas. Padomju ārlietu ministrs Molotovs apsveic Hitleru un novēl Vācijai labus panākumus pašaizsardzības operācijās. Holande, Beļģija un Luksemburga kara laikā cer palikt neitrālas. Turklāt dzīvo ilūzijās, atceroties, kādu kaunu piedzīvoja ķeizariskā Vācija Pirmajā pasaules karā tām uzbrūkot. Bet šīs valstis nav novērtējušas Hitlera iemīļoto teicienu. Uzvarētājiem neprasa, vai viņš rīkojies taisnīgi vēstures priekšā. Ārkārtīgi stiprā franču Mažino līnija nozīmē tikai vienu. Hitlers Francijai var uzbrukt tikai caur šīm valstīm, apejot Mažino līniju, un Vācu armija 10. maijā dodas uzbrukumā. 21. jūnijā ar Franciju viss ir cauri. Vācieši okupē visu Ziemeļfranciju, visus franču rūpniecības apgabalus un Atlantijas piekrasti, atļaujot maršalam Petēnam valdīt tikai Dienvidfrancijā. Hitlers nav aizmirsis Vācijas pazemojumu Pirmajā pasaules karā, tagad viņš frančiem liek parakstīt pamieru tajā pašā Kompienas mežā un tajā pašā vagonā, kur pamieru parakstīja ķeizariskā Vācija. Anglijas premjers Chamberlains, kas bija intensīvi nodarbojies ar Hitlera nomierināšanas politiku, tagad no pārsteiguma pat nevar vairs kārtīgi parunāt. Vienīgais, ko viņš spēja un ko no viņa arī gaida, demisionēt. Viņa vietā nāk pirmais jūras lords, sers Winstons Churchills, kurš pēkšņi ir kļuvis ļoti populārs. Viņš ir spējis precīzi paredzēt notikumu attīstību. Tagad Churchill priekšā stāv briesmu pilns uzdevums. Vienīgais, kas šķir vāciešus un angļus, ir Lamanša šaurums. Paldies Dievam, to kontrolē Angļu flote. Tagad karš notiks gaisā. Hitlers jau labprāt gribētu panākt kādu vienošanos ar angļiem, bet šie salinieki, kuri Polijas dēļ pieteica Vācijai karu, ir tik spītīgi. Neatliek nekas cits, kā tikt ar viņiem galā. Kauja par Angliju ilgs no jūlija līdz septembrim. Vāciešiem ir 2 reiz vairāk lidmašīnu nekā angļiem, un viņi nežēlīgi bombardē Angliju. Taču angļiem ir kas cits – modernas radaru komunikācijas un daži simti iznīcinātāju Spitfire un Hurricane. Septembra vidū Hitlers atceļ iebrukumu Lielbritānijā un pārtrauc uzlidojumus. Beidzot arī amerikāņi sāk saprast to, ko viņiem jau sen centies ieskaidrot Rūzvelts. Tas, kas notiek Eiropā, skar arī mūs. Pēc Francijas sakāves kļūst skaidrs, ka Vācija un Itālija kontrolē Eiropu, Japāna, Āziju. Un tikai Lielbritānijas impērija ir tas faktors, kas stāv starp demokrātisko Ameriku un totalitāro nometni. Un amerikāņu militārā un saimnieciskā palīdzība sāk plūst uz Lielbritāniju. Ernests Hemingvejs pabeidzis romānu Kam skanēs zvans. Tas ir par Spānijas pilsoņu karu. Šis karš jau beidzies, bet pasaule jau atkal tiek ievilkta jaunos karos un atkal izvirzās jautājums par cilvēku atbildību, par viņu pozīciju un par nepieciešamību saglabāt savu personību arī vēstures un likteņu traģiskajos brīžos. Un tāpēc nekad nevaicā, kam skanēs zvans. Varbūt tas skanēs tev. Edvards Virza uzrakstījis savādu dzejoli. Laiks to piepilda ar savu jēgu. Vējš miglu sarkanu pār laukiem dzīs, bez laika kokiem augļi nokritīs. Par nastu būs, kas ir,
un tas, kas nav. Laimīgu jauno 1940. gadu! Viss ir kārtībā, viss būs labi. Jaunā gada svinības virsnieku klubā. Laba noskaņa valda Latvijā gada sākumā. 10. martā notiek Latvijas un Igaunijas valsts vienību sacensības hokejā. Pēdējās. Šajā mēnesī notiek Latvijas un Igaunijas valsts vienību sacensības basketbolā. Arī pēdējās. Ziemā mirst Vilis Plūdonis un Edvards Virza, viena no izcilākajiem nacionālas ievirzes dzejniekiem. Cits, Aleksandrs Čaks, saņem Annas Brigaderes prēmiju par poēmu krājumu Mūžības skartie. Saskaņā ar testamentu reiz 3 gados godalga piešķirama labākajam nacionāli ideiskajam darbam. Turpinās ziemas karš, un Somu varonīgā pretestība agresoriem rada latviešos dziļu līdzjūtību un prieku. Pat skolēni vāc ziedojumus un tos slepeni nodod Somu sūtniecībai Rīgā. Vērtīgu palīdzību Somiem iesniedz Latvijas armijas informācijas daļas radionodaļa. Ir izdevies atšifrēt vairākus Krievu armijas militāros un NKVD kodus. Radiostacijas tiek peilētas, radiogrammas pārtvertas un dešifrētas. Pēc tam informācija nogādāta Somiem. 10. februārī Ulmanis runā radiofonā. No mutes mutē iet prezidenta vārdi. Ja smagais izšķiršanās brīdis pienāks, caurmērā ņemot, no katras lauku mājas vienam vīra cilvēkam būtu jāuzvāk uniforma. Ja lieta nebūtu nopietna, es par to nerunātu. Bet atkal viss tiek runāts pusvārdos, un tauta nesaprot, uz ko jāgatavojas – uz karošanu vai atkāpšanos. Vienīgi skaidrais – steigšus jāsagādā pirmās nepieciešamības preces. Sākas iepirkšanās drudzis. Politiskajai policijai ienāk informācija, ka latviešu komunisti 1. maijā provocēs nemierus tur, kur atrodas kara bāzes. Viņi cerot uz Krievu armijas atbalstu. Aprīlī tiek apcietināta praktiski visa Latvijas komunistiskās partijas vadība ar Žani Spuri priekšgalā. Pavisam 67 komunisti. Jau gada sākumā uz Rīgu tiek izsaukts Latvijas sūtnis Londonā Kārlis Zariņš. Ulmanis paziņo, ka valdība viņam piešķirs ārkārtējas pilnvaras. Maijā Zariņš šīs pilnvaras arī saņem. Ja ar viņu kas notiek, šīs pilnvaras pārviet uz Latvijas sūtni Amerikas Savienotajās valstīs Alfrēdu Bilmani. Uz Angliju un Amerikas Savienotajām valstīm slepeni tiek izvestas Latvijas zelta rezerves. Iespējamā kara gadījumā jau 38. gadā ir izstrādāti 3 varianti. Pirmais paredz aizsardzību pret Padomju Savienību, otrs pret Vāciju, trešais pret abām vienlaicīgi. Latvija var mobilizēt 200 000 vīru, tiesa apbruņot gan tikai 130 000. Mobilizācijai vajag 3 dienas laika. Kopumā Baltijas valsts var mobilizēt ap 500 000 karotāju. Sabiedrisko lietu ministrijas uzpasētajā presē sāk bieži parādīties raksti par Padomju Savienību, un visi tikai rožaini, tikai nesadusmot. 15. maijā pulksten 3 no rīta Ābrenes rajonā apmēram 80 padomju karavīru Miglas aizsegā pāriet seklo Ludzes upīti un uzbruka Masļenku robežsardzes punktam. Robežsargu mītni aizdedzina ar granātām, izceļas apšaude. Vienlaicīgi Padomju Savienība uzbruka robeža apsardzes punktam Blontu ciemā. Dzīvus palikušos 11 robežsargus un 32 civiliedzīvotājus aizved gūstā. Tūlīt ir skaidrs, ka tas sarīkots, lai apvainotu Latvijas pusi, provokāciju rīkošanā un iebiedētu. Latvijas valdība izbailēs protestu Padomju Savienībai neiesniedz. Presi notikušo pasniedz kā kļūmīgu atgadījumu. Jau no pagājušā gada Latvijas ekonomiskais stāvoklis strauji pasliktinās. Domājot par iespējamo karu, Ulmanis jau februārī aicina tautu sagādāt sev pirmās nepieciešamības preces un krāt pārtikas rezerves. Valdība ieceļ speciālu taupības kuratoru Jāni Anšmitu, kas pat aicina tautu gatavot spaiņus, kannas un karotes no koka, lai ietaupītu skārdu. Sāks preču deficīts. Cukurs un petroleja ir uz kartiņām, tāpat arī degviela, latols. Februārī vienības laukumā notiek tāda kurioza lieta kā ormaņu parāde. 40. gada sākumā valstī bija jūtams degvielas trūkums. Tik izteikti, ka preses izdevumos bieži vien atskanēja aicinājumi izmantot zirgu spēku. It kā jau regress, bet tautai to pasniedz savādāk. Hei, tas taču romantiski, tas burvīgi, un lai būtu interesantāk, mēs te vēl sacīkstes sarīkosim. Pajūgi skriesies un kravas tiks vilktas. Ap šo laiku Rīgā bija reģistrēti apmēram 2200 ormaņu.
kas tika iedalīti divās grupās. Smagie ormaņi, kuru skaits krietni lielāks, pārvadāja kravas. Par tiem viss skaidrs. Otrā kategorija – vieglie ormaņi. Tieši par šiem braucieniem visspilgtākās atmiņas un priecīgākie piedzīvojumi, kā čakam ar Sudrabkalnu, kas krietnā štīmē braukāja pa Marijas ielas krogiem turp un apakaļ gandrīz nedēļu. Brauca melnos lakotos ratos, kuru karosērija balstījās uz vieglām atspērēm, lai gaita līdzenāka, bet ērtumam kalpoja riteņi, kuri apvilkti ar šaurām gumijas riepām, līdz ar to nejūt sīkās grambas un klusā kara. Starp citu, klusums, lai parūpētos par to pilnīgāk, pat zirga pakavos bija iestrādātas gumijas sloksnes. Kūbu, kas parasti bija ierūlēta aizmugurē, ormanis pārvilka pār pasažieru galvām. Kad? Protams, kad sāka līt lietus. Tā mīlīgāk, tā drošāk. Ziemā ratus nomainīja ar īsām un zemām kamanām. Vieta tikai 2 pasažieriem, 3. jāstāv kājās te aizmugurē uz laipas. Un, lai nenokristu, jāturās pie sēdētāju pleciem. Atpazīšanai, līksmībai, kam vēl, noskaņai var būt. Zirgu iejūgs apgādāts ar zvārgulīšiem. Pirms ormaņa cēlās statusa iegūšanas pretendentiem nācās kārtot pārbaudījumus prefektūrā. Un ne jau tikai papīra dēļ, arī tāpēc, lai apgūtu satiksmes noteikumus, lai gan diezgan bezcerīgi. Piemēram, daudz no ormaņiem uzskatīja, ka šī zīme, priekšā galvenais ceļš, dodiet ceļu, nozīmē vien to, ka te tiesības un ormaņa ērtība uzņem pasažierus. Tiklīdz ormaņus sāk dēvēt par fūrmaņiem, sarunu valodā visa romantiskā gaisotne pagājis kā nebijusi. Šim vārdam cita, raupjāka un nievājošāka aura. Piemēram, lamājas kā fūrmanis vai fūrmaņa cigāri. Tātad lēti, stipri un smirdīgi. Vai fūrmaņu šņābis. Tāds, ko dzer nemitīgi, tāds prasts. Tomēr, pēc noteikumiem, nedrīkstēja būt viņi ne ierēbuši, ne rupji pret klientiem. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Gudrais valsts vīrs Zigfrīds Meierovics ar saviem centieniem izveidot Baltijas antanti, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ciešu sadarbību aizsardzībā un ārpolitikā. Tieši viņš neilgi pirms savas nāves pareģoja, ka mums palikuši tikai 2 gadu desmiti mierīgas dzīves. Taču Baltijas politiķiem šī dzīve šķita pārāk mierīga un pārāk droša. Un lielais austrumu kaimiņš katru māsiņu savāc pa vienai vien. Vai tad man bija tiesības riskēt ar mūsu kareivju un virsnieku dzīvībām? Ja mums būtu bijis kaut 1%, ka mēs varētu uzvarēt savu pretinieku, mēs būtu cīnījušies. Un palīdzību šajā momentā mēs arī ne no viena gaidīt nevaram. Vecas valstis, dažkārt lielākas un stiprākas par mums, nevar pasargāt savu neatkarību un iet bojā. Ko tad varam darīt mēs, mazā Latvija? Tas ir vēstures gājiens. Par kara ministru aprīļa sākumā Ulmanis ieceļ ģenerāli Krišjānu Berķi, kurš arī piedalījās 15. māja apvērsumā. Vēlāk paceļas jautājums, kas notiks, ja Ulmanis kādu iemeslu dēļ vairs nevarēs pildīt valsts prezidenta amatu. Tad Ulmanis kā valsts un ministra prezidents par savu vietnieku nozīmē Berķi. Turpinās jau ierastais. Maijā notiek gadskārtējie vienības svētki. Prezidents ir smaidīgs. Viņš uzrunā tautu Brāļu kapos, Vienības laukumā, Latviešu biedrībā, Doma laukumā. 15. maijs ir atdevis tautai skolotāju, bērnus vecākiem, vecākus bērniem, jaunatni tautai, brāli brālim. Ulmanis gatavojas braukt uz Latgales dziesmu svētkiem Daugavpilī, taču saņem Latvijas sūtņa Maskavā telegrammu, ka gaidāms svarīgs ziņojums. Tāpēc brauciens tiek atcelts un 16. jūnijā prezidents svētkus atklāja ar radio uzrunu no Rīgas pils. Kamēr 16. jūnijā vadonis radiofonā uzrunā tautu Latgales dziesmu svētkos, Maskavā Molotovs izsauc Latvijas sūtni un nodod viņam Padomju Savienības ultimātu.
Tas satur melīgus pārmetumus un divas prasības. Pirmā, Maskava vēlas, lai Latvijā nodibinātos valdība, kura spēj un grib godīgi izpildīt abu valstu paktu par savstarpējo palīdzību. Un otrā, bez kavēšanās jāielaiž Latvijā padomju karaspēks, kas nodrošinātu savstarpējās palīdzības pakta izpildi un novērstu provokācijas pret tur jau esošajiem garnizoniem. Latvijas valdība saprot, ko tas nozīmē. 15. jūnijā padomju karaspēks jau ir iegājis Lietuvā, un šodien līdzīgu ultimātu kā Latvija ir saņēmusi arī Igaunija – okupācija. Ārkārtas sēdē valdība pieņem lēmumu izpildīt abas prasības. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis pieņem ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa un viņa kabineta demisiju. 17. jūnijā Sarkanā armija okupē Latviju no divām pusēm – no dienvidiem, šķērsojot Lietuvas robežu virzienā uz Rīgu, un no austrumiem caur Grīvu virzienā uz Daugavpili. Latvijas armija nepretojas. Kāpēc? Stratēģiskā situācija pēc Lietuvas okupācijas ir bezcerīga, turklāt vājais apbruņojums. Un vēsture gan slavē varonīgus cīnītājus, bet nosoda vadītājus, kas dzinuši šos cīnītājus nāvē. Ap pusdienlaiku padomju motorizētās daļas jau ir Rīgā. Stācijas laukums plašs, tankiem te labi izvietoties, turklāt visi tos redz. Viss sākās jau no rīta. Pamazām vien padomju militāro tehniku apskatīt, vēlāk teiks sveikt, saradās cilvēki. Daudz cilvēku, tiešām daudz. Un ne jau tā, atnācu, apskatīju, aizgāju, bet ar izvirstošām izpausmēm. Īpaši aktīvas jaunas meitenes, miesa un asins. Sparīgi grieza gabalos un dāļāja tālāk sarkana audumu gabalus. Tās, kuras sirsnīgākas par katru cenu, gribēja uztrausties arī uz tankiem, bet krievu puiši tādi atturīgi, neļauj viss. Un, lai izvairītos, pabraukāja ar tankiem uz priekšu un atpakaļ. Bet mierā jau nenostāvēs. Pūlī sākās bļāvieni, dažādi lozungi. Dažiem rokas niezēja un prasījās pēc kašķa. Uz ko izgāz dusmas? Ahā, policija! Viņi te rūpējās vismaz par kaut kādu kārtību. Paši vainīgi, viņi mums nepatīk. Kārtībniekiem, kas nolikti pie tiltiņiem, šeit un otrā pusē, masas piedās virsū ar saucieniem Policiju kanālā. Nabadzīņš piespiests pie margām, šaujamu ārā nevelk, bet īpaši uzbāzīgajiem bliež pa pavēderi. Ierodas jātnieku patruļas, tas nelīdz. Provokātori ar īleniem, dursta zirgiem, rauj policistus no segliem, met ar akmeņiem. Viens trāpa kārtībniekam Zablauskim pa galvu. Viņš zaudē samaņu, nokrīt. Pieskrien Teodors Grigorjevs no tautas un iedur gulošajam mugurā nazi. Baisi. Pārspēks spiesti, policisti pamazām atkāpjas. Te uz savu prefektūras ēku. Te kāpņu paaugstinājumā iepretīm ieejas durvīm policisti izveidoja tādu improvizētu nocietinājumu. Automāti ložmetējs, gadījumā, ja tie satrakotie lauzīsies iekšā. Tomēr tik tālu nenonāk. 9 vakarā demonstrantus izklīdina armija. Zaudējumi tomēr ir. Ievainoti 62 policijas darbinieki. Iekšlietu ministrs izdod rīkojumu. No 10 vakarā līdz 4 no rīta privātpersonām aizliegts pamest dzīvokļus un pulcēties lielākās ļaužu grupās. Faktiski komendants stunda. Arī dzērtuves un reibinošo dziru tirgotavas jāslēdz ciet. Citādi 1000 latu soda nauda vai 3 mēnešu arests. Pats dīvainākais, pēc nieka 2 dienām, 19. jūnijā, nekārtību cēlāji pārtop par apsūdzētājiem. Tagad sācies viņu diktāts. Policistiem pavēle ierasties vingrošanas zālē. Labi, ierodas, nostājas. Tad ienāk kompartijas darbinieki, Žanis Spure, Semjons Šustins ar dažiem pusauģiem, esot komjaunieši. Un puišeļi iet gar policistu ierindu un norāda: šis šāva stacijas laukumā, šis šāva tā, pilnīgi uz dullo, patīk, nepatīk. Un tie, kas nepatīk, tie, kas norādīti, tiek aizvesti ārā, pa dienestu izēja radioielā. Un tas ir viņu baisā ceļa tikai sākums. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem. Ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā.
Pēc reklāmas likvidē aizsargus, Ulmanis lūdz personāla pensiju, proklamē padomju Latviju, biedrs Kirhenšteins pārņēma funkcijas, Saeimas vēlēšanas. Smieties! Uzklausīt! Atzīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lattelekom. Turpinājumā par 1940. gadu. Likvidē aizsargus, Ulmanis lūdz personāla pensiju, proklamē padomju Latviju, biedrs Kirhenšteins pārņēma funkcijas, Saeimas vēlēšanas. 17. jūnija vakarā, 22:15, Ulmanis radefonā saka vienu no savām dramatiskākajām runām. Viņš klāsta, ka viss valstī notiek ar valdības ziņu un piekrišanu. Jaušams, ka viņš ir pārliecināts, Latvijas valsts, lai arī apcirpta neatkarībā, turpinās pastāvēt. Un beidz ar vārdiem: mana sirds ir ar jums, un es jūtu, ka arī jūsu sirdis pukst man pretī draudzīgā atbalsī. Es palieku savā vietā, jūs palieciet savās. Runa gan nomierina satrauktos prātus, bet rada arī nevajadzīgas ilūzijas. Lai Latvijā izveidotu Padomju Savienībai vajadzīgu valdību, 18. jūnijā Rīgā ierodas PSRS tautas komisāra padomes priekšsēdētāja vietnieks Višinskis. Jā, tas pats, kurš kļuva slavens kā prokurors falsificētajās politiskajās prāvās. 19. jūnijā Višinskis Ulmanim iesniedz jaunā ministru kabineta sarakstu. Tajā nav neviena komunista. Lielākā daļa Latvijas komunistu ar visu centrālu komiteju priekšgalā sēž aiz restēm. Višinski tas neinteresē. Staļins patoloģiski neusticas latviešu komunistiem. Gandrīz vai visi jaunie ministri ir kādu laiku dzīvojuši padomju Krievijā. Gandrīz vai visi ir bijuši cītīgi pēcpusdienas tējas dzērāji Latvijas un PSRS tautu kultūras tuvināšanās biedrībā un aktīvi kaviāra ēdāji un vodkas tempēji PSRS sūtniecībā. Kirhenšteins, Vilis un Jūlijs Lāči, Blauss, Latkovskis, Dambītis, Pabērs, Jagars, Kļaviņš. Nākamajā dienā Ulmanis valdība apstiprina. 21. jūnijā notiek grandioza, smalki organizēta demonstrācija, lai visiem nodemonstrētu, ka jaunā vara ir darbaļaužu vara. Ir paredzēts atbrīvot politieslodzītos no centrāla cietuma un termiņa cietuma. Pie abiem cietumiem jau laicīgi ierodas padomju karatehnika un sarkanarmieši. Bet pie centrāla cietuma iznāk misēklis. Vēl pēc vecās valdības rīkojuma šodien tiek izlaista 18 politieslodzītie. Taču sarkanarmieši neapjūka, kas vēl nebūs, un iedzen šos 18 politiskos atpakaļ cietumā. Lai gaida, kad klāt būs demonstrācija ar iekšlietu ministru Vili Lāci priekšgalā. Tad, darba ļaudīm gavelējot, arī viņi tiks atbrīvoti. Pēc politieslodzīto atbrīvošanas no abiem cietumiem demonstrantu kolonas satiekas Rīgas centrā un dodas uz padomju sūtniecību, kur no balkona sūtnis Derevjanskis un Višinskis tur kvēlas runas. 18. jūnijā Rīgā ir ieradušies aizsargi, lai palīdzētu uzturēt kārtību. Viņi ir apmetušies prefektūrā un aizsargu namā. 21. jūnijā aizsargu namu ielēns Krievu tanki un aizsargus atbruņo. Pilsoņiem tiek pavēlēts nodot ieročus. 10. jūlijā valsts prezidents paraksta likumu par aizsargu organizācijas likvidāciju. 21. jūnijā sava darba kabinetā nošaujas Latvijas robežsargu komandieris ģenerālis Bolšteins. Uz galda guļ 3 vēstules. Viena no tām ar uzrakstu savai priekšniecībai. Ģenerālis raksta: mēs latvieši sev uzcēlām jaunu, staltu ēku, savu valsti. Sveša vara grib piespiest, lai mēs to paši noārdām. Es nespēju piedalīties. 4. jūlijā pēc Staļina pavēles un Višinska gribas Ulmanis izsludina Saeimas vēlēšanas 14. un 15. jūlijā. Šādi paši vēlēšanu datumi ir arī Igaunijā un Lietuvā. Vēlēšanas ir viens vienīgs fars.
Tā kā vēlēšanas notiek pēc Latvijas satversmes, tiek iesniegti 12 saraksti. Nopietnākais ir Latvijas demokrātu saraksts ar bijušo izglītības ministru Ati Ķeniņu un ģenerāli Balodi galvgalī. Bet Centrālā vēlēšana komisija aiz dažādiem iemesliem noraida 11. Paliek Latvijas darba tautas bloks. Tajā ir komunisti un viņu līdzskrējēji. Aģitātori staigā pa dzīvokļiem un aiciniet balsot. Vēlēšana štempeles pasē, parādīšot pilsoņa attieksmi pret tautas varu. Saeimas vēlēšanas izvēršas par jūcekli, jo vēlēšana rīkotājiem ir maza jēga, kā tas darāms. Visus iecirkņus pat nespēja apgādāt ar spiedogu. Saeimas vēlēšanas 40. gadā nākas izgrozīties. Cik nu kurā iecirknī vēlēšana komisijai ir prāta. Kādā Liepājas apakšiecirknī pasē krievu valodā spiež Ļibavskajas Kotoboiņa. Ādažu pagastā cītīgi štempelē izpriec nodoklis. Vēlēšanās ir uzvarējis vienīgais saraksts – Latvijas darba tautas bloks. Ko? Kādi grib mukt prom no Latvijas? Tagad, kad sāksies laimīgā dzīve, nekā nebija. Bet aizbraukt jau nevarēja arī agrāk, jo Ulmanis, rūpējoties par režīma prestižu, bija licis atņemt ārzemju pases. Nu, viens otrs bagātais un izveicīgais jau ar kukuļiem kaut kā tika prom. Bet ko darīja tie daudzie, kas arī jūta briesmas? Tie pilnā sparā izmantoja 39. gada 22. decembra likumu par uzvārdu maiņu. Kāda sena anekdote. Stāst par vīru, kas gribējis papīrus labot. Atnāk pie atbildīgās personas, tālūk un tā, mainiet man to vārdu nost. Kā tad jūs sauc? Taujāts vīram. Jānis Dirsa. Un kā tad jūs turpmāk vēlētos saukties? Pēteris Dirsa, noteica vīrs. Bet 40. gada Latvijā mainīja uzvārdus. Pilnā sparā. Bergs kļuva par Kaunu, Šmits par Kalēju, Štrāls par Starmeti, Zaumans par Zelmeni, bet Nacionālā teātra dramaturgs Zombergs pārtapa par Voldemāru Sauleskalnu. Daži varēja sēdēt mierā. Viņi šo darbiņu jau bija paveikuši pirms vispārējiem aktivitātes uzplūdiem. Piemēram, Nacionālās operas tenors Maris Svētra, kas agrākos papīros figurēja kā Morits Blumbergs vai Ulmaņa privātsekretārs Cimermanis, kas turpmāk tika saukts par Jāni Rudumu. Likumā stāvēja rakstīts, uzvārdu drīkst mainīt tikai Latvijas pilsoņi un tikai dibinātu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja uzvārdam nievājoša, neglīta vai piedauzīga nozīme, veprītis, piepe vai vēl trakāk. Otrkārt, ja uzvārds neatbilda attiecīgās personas tautībai vai sastāvē no vairākiem vārdiem. Treškārt, ja dzimstot mantotais pārāk plaši izplatīts un atteicās taču no kalniņiem, ozoliņiem, abrīnojam, bet atteicās. Ceturtkārt, visbeidzot, kāds cits apstākļus, kuru par pietiekami svarīgu atzina iekšlietu ministrs. Jaunajam uzvārdam bija jābūt daļskanīgam, arī tādam, kas retāk sastopams. Jā, kuru katru vārdu savirknējumu vai radošās fantāzijas augli pasē rakstīt vis nevarēja. Un vēl, latviešiem norādīja izvēlēties latviskus uzvārdus, bet nelatvieši tieši otrādi latviskus izvēlēties nevarēja. Viss sākās ar iesniegumu. Lūgumu par uzvārda maiņu. Adresāts iekšlietu ministrija. Kad tas rokā, uzvārds, veco pasi nekavējoties vajadzēja nomainīt ar jaunu. It kā jau izsniedz ātri, bet iestāde ir iestāde. Birokrātija. Kamēr papīrs ceļo, kamēr lēmums, rezolūcija, laiks jau paiet, un dažiem tas glāba dzīvību. Piemēram, Kārlis Valtmanis, Rīgas prefektūras 4. apriņķa virskārtībnieks, iesniedz dokumentus neilgi pirms 17. jūnija, pārtapa par Valdausu un ar šādu uzvārdu saņēma jau jauno padomju pasi. Meklēja pēdu dzinēju Valtmani, meklēja, bet nekā, bez rezultātiem. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Ko pārdzīvo prezidents šajā traģiskajā laikā? Ārēji viņš maz mainījies. Ir mierīgs un valda pār sevi. Tomēr pamanāms, ka ir saguris. Balss klusa, runā lēnām, dažreiz pat piemeklē vārdus. Vien tad, kad sarunas iegrozās ap dzimtās zemes, Latvijas apceļošanu, prezidents atplaukst.
Kad Kirhenšteina leļu valdība stājas darbā, tāpēc Maskavas norādījumiem pieņem vienu likumu pēc otra, kas noārda Ulmaņa valdības laikā izveidoto. Ulmanis ir valsts prezidents, un viņam šie likumi ir jāizsludina. Traģiski, bet Ulmanis to dara un paraksta. Pēc Saeimas vēlēšanām 20. jūlijā valdība pieņem likumu, ka Ulmaņa valsts prezidenta pilnvaras izbeidzas 21. jūlijā 2012. dienā. 21. jūlijā valsts prezidenta amata pārņēmējs, ministru prezidents Kirhenšteins, ir aizsteidzies uz pili. Notiek amatu maiņas akta parakstīšana. Kirhenšteins okupantiem ir ļoti ērts, jo no politikas nekā nejēdz. Nejēdz pat tik lielā mērā, ka visiem pats par to klāsta. Ministra prezidenta amatu uzņēmies tāpēc, lai varētu samaksāt savus Torņkalna mājas parādus. Nu ko, godīgs cilvēks, parādi jādod. Tajā pašā akta parakstīšanas reizē Kirhenšteins Ulmanim nodod dokumentus. Tas ir ārlietu ministrijas verbalnotas Lietuvas sūtnim un Vācijas sūtnim, lai Ulmanis varētu brīvi izbraukt caur šīm teritorijām, un Šveices sūtnim par Ulmaņa ierašanos Šveicē. 22. jūlija rītā Ulmanis raksta lūgumu Tautas labklājības ministrijai par pensijas piešķiršanu. Vakar viņš esot atstājis valsts dienestu, kuru nepārtraukti pildījis no 18. gada 18. novembra. Valsts prezidenta sekretariāts lūgumu virza tālāk, pievienojot aptuvenes aprēķinus, ka iespējamā pensija varētu būt 399 lati un 60 santīmi. Vēl aizvien 22. jūlijas ierodas Kirhenšteins un paziņo, ka tauta ir sašutusi par Ulmaņa aizbraukšanu, iespējama vardarbība un Latvijas valdība nevar uzņemties atbildību par prezidenta dzīvību. Tāpēc Ulmaņa un sekretāra Ruduma ārzemju pases spiest anulēt. Šaubu nav, ka Kirhenšteinam tā pavēlēts runāt. Pēc tam ierodas padomju sūtnis Derevjanskis. Viņš izsaka nožēlu par notikušo, taču neko darīt nevar. Padomju Savienība principā neiejaucas citas valsts iekšējās lietās. Tāpēc biedra Staļina vārdā Ulmanim tiekot piedāvāta viesmīlība un aizbraukšana uz Šveici caur Padomju Savienību. Šajā virzienā ceļš esot drošs. Ulmanis piekrīt. Kas viņam cits atliek? Jau 16. jūnijā, kad Latvijas puse saņēma odiozo ultimātu no Padomju Savienības, kurā bija pieprasīta Latvijas valdības atkāpšanās un kurā bija pieprasīta atļauja ievest Latvijas teritorijā neierobežot karaspēku kontingentu. Ulmanis neizskaidroja to, kāpēc Latvijas valdība izšķīrās par šī ultimāta pieņemšanu. Ulmanis arī neizskaidroja tautai īsto situāciju, kādā Latvija ir nonākusi 40. gada jūnijā un kā īsti šīs lietas norisinās Latvijā un ārpus Latvijas. Pacēlās divas alternatīvas. Viena alternatīva dot pavēli uzsākt mobilizāciju Latvijā, sūtīt tātad karaspēku uz austrumu robežu un sākt bruņotu pretestību šiem Padomju Savienības paziņojumiem un mēģinājumiem okupēt mūsu valsti. Otra alternatīva bija mēģināt panākt kaut kādu vienošanos ar Padomju Savienību, saglabāt kaut kādus valstiskuma elementus, neļaut iznīcināt Latvijas valstu un tautu pilnīgi un galīgi. Katrā ziņā Ulmaņa valdībai vajadzēja vismaz diplomātiski protestēt pret Padomju Savienības darbību un atstāt noteiktu dokumentu, kurā būtu pausti valdības uzskati par Padomju Savienības darbību, par Padomju Savienības agresīvo rīcību. Šajā sakarā vajadzētu atzīmēt, ka pastāvēja zinām pretruns ar to, kāds bija noskaņojums armijas aprindās un augšējās politiskajās aprindās. Kā liecina daudzi dokumenti, tātad armijas aprindas, konkrēti tātad rotu, pulku līmenī, pulku komandieru, rotu komandieru un pulku komandieru līmenī gaidīja mobilizācijas pavēli, gaidīja pavēli doties uz iepriekš izplānotajām pozīcijām, lai aizsargātu Latvijas valstiskumu. Bet šī mobilizācijas pavēle no augšas nesakoja. Zināmā mērā tātad pārmetums ir armijas vadībai, bet armijas vadība pakļāvās politiskajai vadībai un gala rezultātā mums jāsaka šo lēmumu, tātad liktenīgo lēmumu par nepretošanos pieņēma Ulmanis un viņa cilvēki. Ulmanis 17. jūnijā uzstājās ar
uzrunu Latvijas tautai Latvijas radiofonā, kurā deklarēja, ka Latvijā ir ienācis Latvijai draudzīgas valsts karaspēks, un kurā viņš aicināja iedzīvotājus šo ienākušo padomju karaspēku uztvert ar draudzīgām izjūtām. Ulmans piedzīvoja smagu pazemojumu tādā veidā, ka izmantojot viņu vārdu, padomju funkcionāri, konkrēti Andrejs Višinskis, kas ieradās 1940. gada jūnija tātad dienā šeit Rīgā, principā vadīja ar Ulmaņa vārdu tātad šo Latvijas valstiskuma, ekonomiskās un politiskās sistēmas sagraušanu. Un traģiskākais varbūt no Ulmaņa rīcības ir tas, ka viņš izdeva dekrētus par aizsargu organizācijas likvidāciju, viņš izdeva dekrētus tātad par komunistu partijas atļaušanu, darbības atļaušanu Latvijā, viņš izdeva dekrētu, parakstīja likumu tātad par politieslodzīto atbrīvošanu. Līdz 21. jūnijam viņš palika valsts prezidenta amatā un praktiski esot šajā amatā nemaz nemēģināja apgrūtināt Latvijas okupācijas un aneksijas norisi. Tieši otrādi viņa atrašanās šajā amatā praktiski it kā padarīja, ja piešķīra zināmu likumību padomju savienības darbībai. 1940. gada 21. jūlijā Ulmans parakstīja savu pēdējo dekrētu, ar kuru viņš nodeva savas valsts prezidenta pilnvaras Augustam Kirhenšteinam, ministra prezidentam, un tādējādi tātad no 1940. gada 16. 17. jūnija līdz 21. jūlijam tieši ar Ulmaņa parakstu, ar Ulmaņa svētību notika Latvijas valstiskuma tātad sagraušana, Latvijas valstiskuma degradācija un principā tātad politiskās, ekonomiskās varas nodrošana tiem spēkiem, kas cīnījās tātad pret Latvijas valsti, pret Latvijas valdību, tā skaitā pret Kārli Ulmani. – 21. jūlijā Nacionālajā teātrī, kur savulaik pasludināja Latvijas valsti, sanāk ar sarkanarmiešu durkļiem ievēlētā Saeima, tā teikt, lai ierieptu tiem buržujiem. Pirmajās rindās sēž 99 deputāti. 100 Pēteri Kurli čeki jau iemetusi savos pagrabos. 12. nosūtīs liesmainu sveicienu visu tautu tēvam Staļinam, sēdi atklāja visvecākais deputāts Krūze. Latvijas kompartijas cekas sekretārs Žanis Spure visā Latvijā pasludina padomju varu un pašu Latviju par Latvijas padomju socialistisko republiku. 23. jūlija sēdē Saeima ievēl 20 cilvēku delegāciju, kur dosies uz Maskavu ar lūgumu uzņemt Latvijas PSR padomju savienībā. Latvijas sūtnis Amerikā Bilmanis vairāk kārt ir iesniedzis protesta notas par notikumiem Latvijā Amerikas iestādēm. Beidzot viņa pūliņi vainagojas panākumiem, un 23. jūlijā Amerikas Savienoto Valstu ārlietu ministra palīgs Samners Veles paraksta deklarāciju par Baltijas valstu okupācijas neatzīšanu. Žurnāls Atpūta savu tradīciju mācīt lasītājiem svešvalodas pārtraukt negrasās. Žurnāls tikai pārtrauc angļu valodas kursu. Kam tā vajadzīga? Un tās vietā sāk mācīt krievu valodu. Bez tās nu Latvijā neviens vairs neiztiks. Sabiedriskajā apritē atkal redzams sociāldemokrāts Bruno Kalniņš. Atgriezies no Somijas, atgūst Latvijas pavalstniecību, uzraksta iesniegumu uzņemšanai komunistiskā partijā un taisa galvu reibinošu karjeru. Kā rezerves leitnants viņš tiek iecelts par Latvijas armijas politisko vadītāju ģenerāļu pakāpē. 5. augustā Maskavā PSRS augstākās padomes sesijā viss iet kā smērēts. Uzbekijas deputāts Biedrs Ahumbabājevs iesniedz likumprojektu par Latvijas PSR uzņemšanu PSRS sastāvā. Uzņem vienbalsīgi. Latvijas pievienošana padomju savienībai ir notikusi. Tālākais jau tīri tehniskas detaļas. LPSR ģērbonis, kurā saulīte jūrā grimst, Latvijas PSR konstitūcija, labākā un taisnīgākā Staļina konstitūcija pasaulē, draudzīgā republika Saeima, kurā tā laime nu tagad atrasties, jauni apvāku varoņi, Vorošīlovs, Kaļīņins, Molotovs, Staļins, ātri un spēji ir kļūst savādāk, jo Latvijas, tādas Latvijas, kādu to pasludināja 18. gada 18. novembrī, gluži vienkārši vairs nav.
Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņa laiki. Šī bija cikla pēdējā sērija. Paldies, ka skatījāties! Mēs esam pavēstījuši visu to mazumiņu, ko vēlējāmies jums teikt, tāpēc visu labu!